Sveiki, sveiki šajā brīnišķīgajā vasaras dienā. Gribēju ar jums bišķiņ parunāties vēlreiz par šo te olaifu. Kāpēc? Jo kontaktējoties ar cilvēkiem, es esmu sapratusi, ka ir drusciņ nepareizs priekšstats par šo dzērienu. Daudzi to salīdzina ar uzturpagātinātāju. Tā kā saka, es padzeršu savus uzturpagātinātājus, man tur arī ir labi uzturpagātinātāji, un tad pamēģināšu šo. Man ir jāsaka, šis nav uzturbagātinātājs. Kāda atšķirība? Teiksim, uzturbagātinātāji ir domāti kaut kādai konkrētai vietai. Teiksim, galvai, kājām, vienalga, vēderam un tā tālāk. Un tad tiek meklēts tie produkti, kas der, teiksim, galvai. Tur vitamīni un tā tālāk. Šeit nekas netiek meklēts. Šeit tas viss ir vienā veselā, ja? Tātad tas viss ir olīvu lapās, un klāt tiek pievienots tikai kliņģerīte un citrons garšai, lai viņš būtu baudāms, jo olīvu lapas ir riktīgi rūgtas, un diez vai mēs viņas tāpat varētu iecert. Tātad šis produkts ir kaut kas fantastisks. Mūsu kompānijas mājaslapā ir atsauksmes no daudzām pasaules valstīm, jo pasaulē šis produkts jau ir 13 gadus. Mēs Latvijā tikai 2 mēnešu atpakaļ iepazinām šo produktu, bet arī jau pat šiem 2 mēnešiem ir dažādas atsauksmes. Bet kas ir jāsaprot? Mēs savu organismu, diemžēl, esam piesārņojuši 20, 30, 40, 50, kāds vēl 60 gadus, ja? Un gribam 1 mēnešu laikā, lai jau mums būtu kaut kādi rezultāti. Šeit nebūs ātri rezultāti. Viņš ir vairāk kā, varētu pat teikt, pārtikas piedeva, vai kaut kā tā nosaukt, kurš būtu jālieto vismaz gadu, ja, jo rēķiniet, ir cilvēki, kas to lieto 13 gadus, un tad tur atsauksmes ir vienkārši fantastiskas, ja. Mēs nevaram gribēt, lai 2 mēnešu laikā mums jau būtu kolosāls atsauksmes, bet tāpat tās ir dažas atsauksmes. Viena no tām ir enerģija. Jā, es arī varu pateikt, ka man ir pilnīgi cita enerģija. Tā kā es te smējos, man ir pazudis slinkums. Es varu kā bitīte pa māju skraidīt, ja, un meklēt, ko varētu padarīt. Un ļoti, ļoti daudz citas, ja. Tā kā ir jāsaprot, ka šis būs bišķiņ savādāks, kā uzturu bagātinātājs. Viņš ir diagnostiķis, viņš organismā meklē jūsu vājās vietas. Un tad sāk labot viņas, tā varētu teikt, ja. Sāk izcelt, vispirms viņš izceļ ārā šīs problemātiskās vietas, un tad sāk salabot. Un tur ir vajadzīgs daudz ilgāks laiks. Tur nederēs mēnesis, 2, varbūt kādam 3, 6, 9 gads un vairāk. Un jā, viņš arī atjauno organismu. Jā, cilvēki kļūst jaunāki pēc skata, jā. Daudz saka, kad uzlabojās izskats, jā. Un tā kā šis produkts ir jāsāk vispirms lietot, ja? Un tad varam gaidīt rezultātus. Jā, tas bija tas, ko es vēlējos padalīties.